Bet jā, es esmu Toms Sadovskis, esmu viens no diktātu organizatoriem. Uh, Tā es vēlējos pateikt pāris ievadvārdus. Pirmkārt, paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Paldies visiem, kas vēlas kārtīgi sagatavoties diktātam. Paldies droši vien arī tiem, kuri nav pieslēgušies un ir jau pilnībā gatavi diktātam. Es gan esmu pārliecināts, ka arī jūs esat noteikti gatavi, bet atkārtošana ir zināšana māte. Un noteikti visas šādas lekcijas un nodarbības ir noderīgas. Jo ikdienā jau mēs tā nevaram iejusties skolā vairāk un paklausīties šādu veidu lekcijas. Tā kā tā. Vēlējos vēl atgādināt, pateikt paldies visiem mūsu atbalstītājiem. Mums to ir ļoti daudz, un varu pateikt arī tiem, kas šeit ir pieslēgušies, ka mums šogad atbalstītāju pulkam ir pieslēgušās ne tikai grāmatnīcas Zvaigzne un Roza, bet arī pāris teātri, proti Jaunais Rīgas teātris un Nacionālais teātris, un labākajiem diktāta dalībniekiem būs gan grāmatas, gan teātra biļetes. Tas tā. Un mums starp atbalstītājiem ir arī Omniva, kas to visu nogādās, jo līdz šim ir bijusi tāda sarežģīta loģistika ar nogādāšanu. Tā kā tā. Vienlaikus, protams, jāatgādina, ja kāds vēl vēlas mūs atbalstīt, tad to droši var izdarīt, apmeklējot rakstu.org atbalstu sadaļu. Tur ir redzams mājaslapā, nospiežot uz atbalsts, bet es vairāk laiku lieki netērēšu, došu vārdu Lāsmai, un paldies Lāsmai un Skrivenek par šo lekciju un tās organizēšanu. Tā kā lūdzu Lāsma, stāsti mums. Diktātā droši vien kāda. Jums ir diktāts skolā? Saproties, tad mēs varētu. Jā, stāsti mums šovakar visas gudrības latviešu valodā. Stādināts to. Paldies par pieteikumu, Tom. Labvakar visiem. Nedaudz man ir samulsums, jo tā kā mēģināšu visu varēju aplusināt tā vienlaicīgi. Tā. Mēģinām lūdzu šos mikrofonus turēt visu laiku izslēgtus, lai mums nav papildus trokšņu. Tātad vēlreiz, kā jau Toms teica, mani sauc Lāsma Siedmule. Ikdienā mani var sastapt Sijā Skrivenek Baltika un Rīgas ekonomikas augstskolā. Būtībā ikdienā mana dzīve paiet mācot latviešu valodu kā svešvalodu. Tas ir galvenais, ko es šobrīd daru. Parasti manī vienlaicīgi klausās apmēram 10 reizes mazāk cilvēku nekā šobrīd, tāpēc ir nedaudz tāds lampu drudzis, bet cerams, ka viss būs kārtībā. Tāpat arī esmu tulkotāja, ik pa laikam kaut ko parediģēju, un tā kā būtībā visa šī te ikdiena ir par un ap latviešu valodu. Tātad, es jau pašā sākumā gribēju brīdināt, ka filologs nav vienlīdzības zīme ar vārnīcu vai enciklopēdiju. Es noteikti nezināšu atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Ja tādi radīsies, pagājušajā gadā diezgan daudz sanāca šī arī diskusija, bija dažādi papildu jautājumi, cilvēki arī rakstīja čatā. Vai mums šogad sanāks to visu paspēt arī izrunāt, es nezinu, jo šogad jūsu ir daudz vairāk nekā pirms gada. Bet, ja ir kaut kādi jautājumi, mēģiniet rakstīt čatā, vai es zināšu atbildi, negarantēju, jo ticiet man, arī es līdz šai dienai katru dienu varbūt gluži nē, bet ik pa laikam uzzinu kaut ko jaunu par latviešu valodu. Bet vienīgais parasti ir tas, ka filologs, ja arī pats nezina atbildi, tad viņš pēc zina, kur pameklēt to atbildi. Un es jums to arī beigās parādīšu vairākas vietas un resursus, kur jūs varat meklēt atbildes uz jautājumiem, ja jūs paši nezināt.
Un vēl jau, protams, arī pastāv šī iespēja zvans draugam, ko man šķiet mēs diezgan bieži izmantojam, zvanam saviem kolēģiem, redaktoriem, studiju biedriem un tam līdzīgi. Un mēģinām šādi uzzināt šo te atbildi uz kādu interesējošu jautājumu. Tā, tūlīt dalīšos tātad ekrānu ar prezentāciju. Tā. Jā, tātad parunāsim par biežāk pieļautajām kļūdām latviešu valodā. Es gan nekoncentrēšos uz tām kļūdām, kas ir bijušas diktātā, jo par to jau runāja pirms pāris nedēļām speciālists no Tildes. Es būtībā runāšu vairāk par šīm te ikdienu, par to, ko es būtībā redzu ikdienā visapkārt, ko cilvēki raksta un kādas šīs te kļūdas, kuras pieļauju. Es arī nezinu, kas būs šī gada diktātā, jo es esmu slikti pateikusi Tomam un pārējiem organizatoriem, ka es šo diktātu redzēt negribu pirms diktāta, lai nebojātu sev šo te rakstīšanas prieku, jo es tāpat kā arī vairums no jums arī katru gadu šo diktātu rakstu un pārbaudu savu zināšanas. Un tieši tāpēc es nezinu, kas būs diktātā. Bet tā kā būtībā vairāk mēs koncentrējamies uz to, kā mēs ikdienā rakstām un kādas šīs te kļūdas ikdienā. Pārstāv runāsim par pareizrakstību, tad par vārdu rakstības kļūdām. Pavisam daži piemēri būs arī par interpunkciju, par pieturzīmēm, bet tiešām ļoti maz, jo tas vienkārši aizņem ļoti, ļoti daudz laika. Es varētu runāt stundām ilgi par latviešu valodu, tikai jautājums, cik ilgi jūs to varat spēt klausīties. Jā? Tieši tāpēc kaut kādā rāmī nedaudz ir jāieliek, lai mēs šeit līdz naktī visi nesēdētu. Tātad, jā, un es pieļauju un ticu, ka patiesībā lielāko daļu jūs patiesībā zināt. Varbūt kaut kas ir vienkārši aizmirsies kopš skolas gadiem, varbūt kaut kam nav tik ļoti pievērsta uzmanība, jo esmu tādu paradoksu novērojusi, ka tie, kas nāk un kas domā, ka viņi neko nemāk, patiesībā tiem cilvēkiem valodas zināšanas ir pietiekami augstā līmenī. Tie, kam visvairāk vajadzētu, tie parasti pat neiedomājas, ka viņiem šeit vajadzētu būt. Bet tik un tā es ceru, ka katrs atradīs kaut ko sev noderīgu, ko paņemt no šīs te lekcijas. Tātad, sāksim šo te pantiņu īties, ināties. Man šķiet, ka daudzi atceras kopš skolas laikiem, tikai varbūt neatceras, kas tur īsti bija to, kas ar to bija jādara un ko tas patiesībā nozīmēja. Mums ir tādas šaubīgas vietas, bieži vien mēs nevaram īsti saprast, man gribas vai man gribās, mēs lasām vai mēs lasām, turas vai turās. Un lūk, un lai mēs saprastu, vai šeit to garumzīmi burtam vajag vai nevajag, tad līdz ar to mēs pārbaudām nenoteiksmi. Tad, ja nenoteiksmē mums ir kāda no šīm te izskaņām īties, ināties, šajā šaubīgajā vietā mums vajag garumzīmi. Ja, tā tad gribēties, ēties, tad tur nav kāda no šīm te izskaņām, tā tad ir gribas. Toties lasīt ir šī te īt, tas nozīmē, ka mēs lasām. Turēties, tur ir ēties, līdz ar to šeit ir īsais turas. Ja. Tālāk mācīties, tad viena no šīm te izskaņām, līdz ar to šajā šaubīgajā vietā, kur mēs varbūt īsti nedzirdam un nesaprotam, ir mācāmies, tad garumzīme. Ja? Tas pats arī rakstīt, līdz ar to rakstāt, uzskatīt, uzskatāms, bet jālūdzas būs lūgties, nav šīs izskaņas īties, ināties, līdz ar to ir jālūdzas. Ja? Jā. Tātad, jā, atceramies, tad, ja nenoteiksmē ir īties, ināties, tad mums šajās formās ir jāraksta garais patskaņas. Ja? Lasām, mācāmies, rakstāt un uzskatāms. Ja? Šīs kļūdas ir ļoti bieži. Tā kā būtībā, kad mēs rakstām šo te formu, uzreiz ātri padomājam galvā, kā skan nenoteiksme. Uzreiz mums būs atbilde, vai šeit vajag garumzīmi.
Tālāk, īstenības vai pavēles izteiksme. Jā, šīs kļūdas arī ļoti bieži, es to redzu arī dažādos sludinājumos, reklāmās, kā cilvēki apmulst un īsti nesaprot, jālieto īstenības izteiksme vai pavēles izteiksme. Tātad kreisajā pusē būtībā šis stabiņš kreisajā pusē tā ir īstenības izteiksme, tad ja kaut kas patiešām notiek, jā, ja jūs izsaucat, ka jūs sēžaties, jūs esat un jūs nākat, tad tā ir īstenības izteiksme. Bet ja es vēlos, lai jūs to darat, tātad tā ir pavēle, tas ir aicinājums, mudinājums, tad es saku sēdieties, esiet, nāciet, parakstieties un tam līdzīgi. Ja? Piemēram, jautājumu teikumā nekad nebūs pavēles izteiksme. Mēs nevaram pavēlēt jautājot. Ja? Tad jautājumu teikumā vienmēr būs īstenības izteiksme. Kā piemēram, jūs vienmēr ienākat un apsēžaties šajā vietā. Ja? Tātad īstenības izteiksme ienākat, apsēžaties. Bet es jūs aicinu, ienāciet un apsēdieties. Tāpat arī šeit, ja, tātad šo ļoti bieži kādi veikali raksta vai kādi uzņēmumi, ja, tad mēs informējam, ka jūs esat laipni gaidīti, ja, tad jūs vienmēr esat laipni gaidīti mūsu veikalā, tad šī ir īstenība, ja, jo īstenībā jūs esat laipni gaidīti, ja, tad īstenības izteiksme, bet es varu jūs visus arī attiecīgi arī šovakar teikt, lūdzu, esiet pacietīgi. Es vēl kādu pusotru stundu šeit runāšu. Un tāpat arī, protams, viena teikuma ietveros var būt gan pavēles izteiksme, gan īstenības izteiksme. Ja? Tātad, piemēram, padomājiet, tad es rosinu jūs domāt, ja? Padomājiet, kā jūs uzvedaties. Ja? Tad šī ir īstenības izteiksme, es redzu to, kā jūs uzvedaties, bet es jūs lūdzu padomāt, apdomāt savu rīcību, ja? Tad padomājiet, ja? Pavēles izteiksme. Ja? Tā kā ar šo esam uzmanīgi un nejaucam. Ja? Jā, tieši tā, jā, tad jūs esat sveicināti, jo mēs jūs sveicinām. Ja? Jā, tā kā es teiktu, ka tā tad ir īstenības izteiksme. Ja? Jo es nevaru jums pavēlēt būt sveicinātiem. Es varu pavēlēt jums būt, esiet skaisti, esiet gudri un laipni, ja, bet es jūs informēju, ka jūs esat sveicināti, aicināti, vai kā jūs bijat rakstījuši. Ja? Tā, tālāk par vajadzības izteiksmi. Ja? Šo kļūdu arī bieži pamanu. Un es saprotu, kāpēc šī kļūda ir, ja, jo tad cilvēki īsti nesaprot, man ir jālasa grāmatu vai man ir jālasa grāmata, jāmazgā grīdu vai jāmazgā grīda. Jo mēs ļoti labi zinām, ka īstenības izteiksmē mēs sakām, es lasu grāmatu. Ja šeit ir tas tiešais papildinātājs, es lasu ko? Es lasu grāmatu. Bet, ja mums ir šāda tipa teikums ar tiešo papildinātāju, tad, ja mēs pārveidojam uz vajadzības izteiksmi, tad šis te nominatīvs kļūst par datīvu, no es mēs mainām uz man, tad šī te vajadzības izteiksmes forma jālasa, bet akuzatīvu mēs mainām uz nominatīvu. Tātad, ja es īstenības izteiksmē saku, ka es lasu grāmatu, tad vajadzības izteiksmē es mainu uz grāmata. Man ir jālasa grāmata, man ir jāmazgā grīda un man ir jāspēlē viole. Jā, bet, ja mēs runājam par cita veida teikumiem, ja, kur nav šī tiešā papildinātāja, piemēram, es esmu mājās, man jābūt mājās, tur nekas nemainās. Ja? Tad šī izmaiņa ir tad, ja īstenības izteiksmē mums ir akuzatīvs, tad mēs mainām to uz nominatīvu. Tad man ir jālasa kas, jāmazgā kas un jāspēlē kas. Tālāk par priedēkļiem. Būtu labi, ja mēs zinātu no galvas, kādi tad mūsu valodā ir priedēkļi. Kāpēc? Jo reizēm viņi saduras ar sakni, un mēs īsti nevaram dzirdēt, kā tad patiesībā ir jāraksta. Un tad ir svarīgi, ka mēs zinām, ka ir priedēklis aiz vai priedēklis ap vai at un tam līdzīgi.
Un līdz ar to mēs varam vismaz domās nodalīt šo te priedēkli no saknes. Ja? Un līdz ar to, ja mēs skatāmies vārdu aprecēt, mēs īsti nedzirdam, vai tur ir 1 p, vai tur ir 2 p, bet līdz ar to pāanalizējam, vai mēs runājam par aprecēšanu, ka ir aprecējis, nezinu, kāds ķīselis vai ievārījums, ja? Vai mēs runājam par apprecēšanu. Ja? Parasti jau biežāk, vispār esmu redzējusi kādos komentāros vai tekstos, ir runa par precēšanos, ja? Par apprecēšanu. Tas nozīmē, ka ir apprecēt. Ja? Tātad 1 p mums ir priedēklis, 2 p mums ir saknes sākums. Ja? Un tas ir pilnīgi normāli, ka mums ir 2 vienādi līdzskaņi blakus. Tālāk par šo te atbīdīt. Redzat, balsīgā B dēļ mums izklausās patiesībā kā atbīdīt. Ja? Izklausās kā dburts, bet atkal, ja mēs zinām, kādi priedēkļi ir latviešu valodā, tad mēs arī līdz ar to zinām, ka mums nav priedēkļa ad. Ja, jo šis priedēklis, tas pie vārda bīdīt, mēs pievienojam priedēkli. Ja? Tātad līdz ar to nevar būt šis te variants, kas ir pa kreisi, ja, ir atbīdīt. Lai arī varbūt izklausās citādi. Tālāk atcerēties, ne visi atzird, ka tur patiesībā ir priedēklis at, ja? Tad atcerēties, ja? Tālāk par vārdu apģērbs. Atkal šī te balsīgā ģē dēļ mums izklausās pēc b, bet nav mums šāda priedēkļa ab, mums ir tikai priedēklis ap. Līdz ar to ir apģērbs, apģērbties un tā tālāk. Tālāk par vārdu aizskari. Šeit būtībā ir vairāk nekā šie 2 varianti ir redzēti. Ja? Ir arī vēl 3. variants, kā cilvēki šo raksta. Un atkal mums ir jānozē patiesībā par kādu vārdu mēs runājam. Vai mēs runājam par aizskaršanu, vai mēs aizskaram šo te audumu, ko sauc par aizkariem, vai patiesībā mēs karam, ja? Un mēs aizkarus aizkaram pie loga. Ja? Tad tie ir aizkari, ja? Jo ir runa par kāršanu, nevis par skāršanu. Un tas pats arī ar atzīmi. Ja? Tad, kā jau es teicu, mums nav šāda priedēkļa ad, mums ir priedēklis at. Ja? Lai arī varbūt neizklausās pēc T, ja? Tad tā ir atzīme. Ja, atzīme. Varbūt tiešām nevar dzirdēt šo te, bet tad, ja mēs zinām, ka priedēklis at mums ir, līdz ar to mēs zinām, ka tā ir atzīme. Par salikteņiem, te arī būtībā līdzīgs princips. Atkal padomājam, pāanalizējam patiesībā, no kā tad tas vārds sastāv. Ja? Tāpat kā tur mēs atdalījām domā šo te priedēkli no saknes, te mēs salikteņos vienkārši sapratām, no kādiem vārdiem patiesībā tas vārds ir veidots. Ja? Un jā, šis te pusdienas diezgan bieži redzēts, bet tādā gadījumā jautājums, par ko mēs runājam, kas ir pustu dienas. Ja? Bet patiesībā mēs runājam par pusi dienas, ir pagājusi puse dienas, un tad mēs ēdam pusdienas. Ja? Un tātad līdz ar to mums ir jāraksta pusdienas. Ja? Tāpat arī par vārdu apusējs. Ja? Tas ir kaut kas, kam ir abas puses. Ja? Tad 2 puses. Līdz ar to, jā, blakus mums ir b un p, ko noteikti sadzirdēt ir grūti vai pat neiespējami. Ja? Bet tātad tas ir saliktenis un tātad, jā, b un p ir blakus. Ja? Tad ab pusējs. 12, no šeit pašu trakāko variantu uzrakstīju, kāds ir redzēts, ir arī citas variācijas, ja, bet ne mēs tur īsti dzirdam to v, ne arī mēs īsti dzirdam šo te ds. Ja, bet atkal, ja mēs padomājam, ka 12 patiesībā ir 2 pāri 10, ja, vai 2 vairāk nekā 10, uzreiz top skaidrs, ka šeit ir jābūt 2, jā, vienkārši bez galotnes, un tad ir pa 10. Jā, 10 savulaik tur ir pārveidojies, burtiņš ir pazudis, un kļūst par šo te 10, ko īsti mēs katru atsevišķo burtu mēs atdzirdēt nevaram. Un tāpat arī par divvietīgs, jā, atkal skatāmies, ir divvietīgs vai ir divvietīgs, jā, bet ir runa par 2 vietām, tad kaut kas, kam ir 2 vietas, līdz ar to tas ir divvietīgs.
Un dienu nosaukumi, jā, ļoti izplatīta kļūda, un patiesībā mēs pat neaizdomājamies, cik loģiski ir mūsu dienu nosaukumi. Kad es mācu citautiešiem dienu nosaukums, viņi vienkārši sajūsmā, ja viņi saka, tas ir tik vienkārši, tu vienkārši iemācies šos te kādas skaitļa vārdus no 1. līdz 6. un patiesībā tu jau zini gandrīz visas nedēļas dienas. Un arī mums tas ir jāpatur prātā, ja, par šo te loģiku, ja, ka tā ir 1. diena, 2. diena, 3., 4., 5. un 6. diena. Līdz ar to nepazaudējam šo te t burtiņu, ja, kuru atkal mēs īsti nedzirdam. Ja tā ir 4. diena, tad tā ir 4. diena. Ja tā ir 5. diena, tā ir 5. diena. Ja. Sestdiena, svētdiena, ja, tieši tas pats. Ja. Tur visur šis te t burts, kuru mēs īsti nedzirdam. Tālāk par otrreiz, atkal jautājums, vai mēs runājam par otru un reizi, vai mēs runājam par otro reizi. Jā, tad tā ir 2. reize, un atkal šeit nāk mums blakus ir 2 vienādi līdzskaņi, un saliktaņos tas ir pilnīgi normāli, un tā var būt, un tāpēc lūdzu nepazaudējam nevienu no tiem, lai mēs tā kā nepazaudētu šo te katra atsevišķā vārda nozīmi. Tātad šie tie pareizie varianti. Ja? Bet pēc šāda principa mēs būtībā jebkuriem salikteņiem varam šādi galvā padomāt par viņiem, viņus pāranalizēt un izprast, tad, lai saprastu, kādiem līdzskaņiem tad šeit ir jābūt. Tālāk, jā, tad par neskaidriem līdzskaņiem, kas parasti ir kaut kur te vārda galā pārsvarā, ja, ka īstenībā saprast, kā tas vējš, piemēram, pareizi ir jāraksta. Visvienkāršākais veids, kā to pārbaudīt, ir šo te vārdu locīt. Un tad mēs sapratīsim patiesībā, kur šim vārdam ir sakne un kur tam ir galotne. Ja mēs tad vārdu vējš sākam locīt, tad vēja, vēju, vējam, mēs saprotam to, ka patiesībā sakne ir vēj. Un tad nāk vēl šī te galotne. Un galotne var būt tad š. Jā, šis tādas galotnes nav, jā. Tā kā līdz ar to ir vēja š. Ar mežu tātad līdzīgi, jā, atkal tad vārds mežs, tu atkal dažādas versijas un variācijas, kā to raksta bieži vien cilvēki, jā. Tā kā tiklīdz mēs sākam locīt, tiklīdz mums galotnē parādās patskanis, uzreiz mēs skaidri dzirdam, ka tur ir ž, tas nav š, jā, jo ir meža, mežu, meža. Un atliek tikai tad pielikt klāt šo te nominatīvu galotnis, jā, tad sanāk mežs. Ar sirdi tas pats, jā, tad tiešām izklausās pēc c, jā, bet, protams, ka lietvārdiem nav galotnes c, nav šādu vārdu, un atkal tiklīdz mēs sākam šo vārdu locīt, tā mēs dzirdam, ka ir sirdi, sirdī un tam līdzīgi, jā, un līdz ar to pievienojam tad galotnis, jā, tad sirds. Par loksu loks. Loks un loks, jā, būtībā. Būtībā es domāju, ka mēs nedzirdam, ja, šo te atšķirību. Abi šie vārdi ir, abiem šiem vārdiem ir nozīme. Jautājums, jā, tikai vai mēs attiecīgajā situācijā lietojam pareizo vārdu, jā. Ja mēs runājam par logu, par kuru mēs skatāmies, jā, un atkal tiklīdz mēs sākam locīt šo vārdu, mēs dzirdam, jā, ka loga, logam, logu, jā, tad tas g būs ļoti skaidri dzirdams. Tad līdz ar to arī nominatīvā būs šis te g, jo sakne mums nemainās, izņemot dažus līdzskaņu miju, protams, jā, bet tā mums nevar mainīties sakne. Ja, tad, ja ir loga, līdz ar to būs arī logs. Ja mēs runājam par loku, jā, tas ir šaujam loks vai zirga loks, jā, tad atkal, ja mēs šo vārdu lokām, jā, mēs lokām loku, jā, tad mēs dzirdam to, ka tur ir šis te k-burts, jā, loka, loku, lokam un tam līdzīgi, jā. Par vārdu liekties, un atkal izklausās viņi abi vienādi. Jā, šeit, tā kā tas ir darbības vārds, mēs īsti nevaram locīt, kā tas bija ar lietvārdiem, kurus reiz mēs skaidri dzirdam un redzam blakus šo te patskani. Tur atkal mums vairāk jāpadarbojas ir ar līdzskaņu mijām. Jā, tad, piemēram, ja mēs paņemam pagātni,
ko viņš darīja, viņš liedzās, viņš noliedza savu vainu, piemēram, ja viņš liedzās. Un tad šeit jāpatur prātā, ka latviešu valodā mijas g ar dz. Ja? Tā kā, ja viņš liedzās, tad mums šeit nenoteiksmē ir jāraksta liegties. Bet ja viņš liecās vai saliecās, ja, tad k mijas ar c. Līdz ar to nenoteiksme būs liekties. Ja? Jā, paldies, Aivar. Jā, es pati pateicu, viņu uzreiz pat arī to piefiksē. Un, jā, paldies arī jums par vērību. Jā, protams, ka tie, nevis viņi. Jā, šī ir kļūda atzīstu, kuru es pati pieļauju, jo man kaut kā grūti iet ar tiem tas un tie. Tā kā, jā, paldies par vērību. Tālāk par dams un dama. Par šo arī runāja iepriekšējā nodarbībā Tildes pārstāve par šo te dams, jo šeit atkal ir tas, ka šī te dams dēļ, šī te balsīgā dēļ mēs nedzirdam īsti pareizi, kam tad īsti ir jābūt. Ir lausdams vai lausdams. Un tad šeit no skolas laikiem noteikti nāk palīgā šis te zadata likums. Tas vienkārši ir veids, kā atcerēties šo te likumu sakarību. Ko nozīmē šis zadata likums? Tad mēs pārbaudām darbības vārdu pagātnē. Ja, tad ko darīja? Tātad, ja lauza ir šajā zadata likumā iekšā, tas nozīmē, ka būs lauzdams. Ja ir meta, mezdams. Ja, veda, vezdams. Ja, tad visiem šiem trim vārdiem pirms dams mums būs zē. Savukārt, ja pagātnē bija es, nesa, ja, tad līdz ar to arī ir nesdams. Ja, ir es pirms šī te dams. Par datīvu, jā, bieži vien mums nākas kādam adresēt iesniegumu vai rakstīt vēstuli vai e-pasta vēstuli, un tad reizēm gadās tādi vārdi vai uzvārdi, ar kuriem sākam domāt, kā tad patiesībā pareizi adresēt. Kam tad mēs patiesībā kaut ko sūtām vai rakstām. Un viens no šiem gadījumiem, piemēram, ir vīrieši, kuriem uzvārds ir sieviešu dzimtē, kā piemēram Jānis, Lauva, Kļava, Liepa. Ja, tā kā mums ir ļoti daudz un plaši izplatīti šie te uzvārdi no dabas, tad diezgan bieži mēs ar tādiem sastopamies. Un līdz ar to, jā, tad jautājums, tad, kam mēs rakstām šo vēstuli. Jo teorētiski lauva, tas ir vai kļava vai liepa, ir 4. deklinācijas vārds, un tad parasti datīvs mums ir liepai, kļavai, lauvai un tam līdzīgi. Bet tad, ja tas ir vīrietis, tātad mēs rakstīsim vēstuli Jānim Lauvam, Jānim Liepam un Jānim Kļavam. Bet, ja tā būs Ilze vai Anna, tad Annai Lauvai, Annai Liepai un Annai Kļavai. Tālāk, tas pats arī ir 5. deklamācijas vārdiem, kā uzvārdiem, kā piemēram Egle. Ja, un atkal tas pats, ja tā ir sieviete, Ilze Egle un Dace Egle, ja, tad mēs sūtām vēstuli Eglei. Bet, ja tas ir vīrietis, piemēram, kā šeit Ingus Egle, tad mēs sūtām Eglem. Ja, tad mēs I vietā rakstām M. Ar Ingu mums ir vēl viena problēma, arī viņam vārds ir problemātisks, ne tikai uzvārds, ja? Jo ir divi ļoti līdzīgi vīriešu vārdi, Ingus un ir Ingus. Varbūt pat īsti nevar saklausīt šo te atšķirību, ja? Bet rakstot tad ir Ingus un Ingus. Tad Ingus, vārdu Ingus mēs lokā mēs deklinējam kā 3. deklinācijas lietvārdu, kā piemēram tirgus vai ledus. Līdz ar to, ja mēs sakām tirgum, tad arī mēs teiksim ingum. Ja? Tātad mēs rakstām vēstuli Ingum Egle. Bet savukārt, ja mums ir Ingus, ja, tātad mums, kā redzat, galotne ir S, ja? Šī te Ingus daļa tā ir sakne, galotne ir S. Līdz ar to tas ir 1. deklinācijas vārds, un tad mēs sūtam vēstuli Ingusam. Un atkal tas pats variants klintim, jo atkal, redzat, klints, 6. deklinācijas vārds, kur parasti datīvā būtu klintī,
Jā, tā kā, ja tā būs Anna vai Ilze, tad būs Annai Klintī un Ilzei Klintī, bet Ingusam Klintī. Šeit es arī pieliku šo te Dace Klints, jā, lai arī būtu šis te sieviešu pārstāvi ar šādu uzvārdu, jā. Tad Dacei Klintī. Tālāk Ilze Dejus. It kā ļoti rets uzvārds, bet mums ir vairāk sabiedrībā pazīstami cilvēki, Dejus, Didžus un tam līdzīgi. Un līdz ar to arī kādās internetu publikācijās arī šie te uzvārdi parādās. Un esmu pamanījusi, ka daži izvairās vispār un neloka vispār šos uzvārdus, bet tā nav, šie uzvārdi arī ir lokāmi. Un līdz ar to mēs sūtām vēstuli un apsveikumus Ilzei Dejui. Varbūt izklausās ļoti neparasti. Antai Klintī būtībā, jā, tāpat kā Dacei Klintī, jā. Bet man šķiet, ka jā, vai tik nebija tā, vai tik Anta nebija viena no tiem, kas teica, ka viņas uzvārdu nevajag locīt, jā. Tā, protams, ir katra paša izvēle. Jā, Ingum Klintim, tieši tā, ja tas ir Ingus Klints, sanāk Ingum Klintim, jā. Jā, bet šajā gadījumā tas, ko es biju rakstījis, mums bija Ingus, jā, tieši tāpēc, tā kā tas bija Ingus Klints, tad mēs rakstām vēstuli Ingusam Klintim. Ja tas ir Ingus Klints kā tirgus, mēs rakstām Ingum Klintim. Jā, Dace Markus ļoti labs piemērs, jā, jo Dace Markus bija savulaik arī manā fonētikas pasniedzēja universitātē, un pirmo lekciju mēs tieši to arī sākām. Viņa uz tāfeles uzrakstīja, kam ir jāadresē kādi semestra darbi un tam līdzīgi. Dacei Markuj, jā, tieši tāpat kā Dejuj. Jā, tā kā šo momentu ļoti labi atceros tieši par Daci Marku, jā, ka šis te datīs, jā, ka mums to uzreiz visiem universitātē paziņoja, jā. Jā, Jānim Dejum. Jā, jo Dejus, tad, respektīvi, tas ir vīrietis, Dejus, jā, atkal tad šis uzvārds lokās kā tirgus. Jānim Dejum un Ilzei Dejuj, jā. Ļoti nepierastamā šķiet, ka skan, jā, bet, nu, tā tas ir. Jā, vienkārši ļoti, ļoti reti ir šādi uzvārdi. Tā, ejam tālāk. Par vispārāko pakāpi. Nu, es gan domāju, ka jums noteikti šis nav nekas jauns, un jūs noteikti arī zināt par šo, ka mēs šo rakstām vienā vārdā. Tie ir vislabākie draugi, viskaistākā meitene, visīsākā nakts. Jā, tad mēs pievienojam šo te formantu vis, jā, 3 būtu V-I-S. Bet jāņem vērā, jā, ka piemēram vārdā viskaistākā, šeit mums ir 2 S. Un ne jau tāpēc, ka mēs vārdu viss pievienot, bet atkal tieši tāpēc, ka mums atkal ir šī sadure, mums saskaras viss un mums saskaras skaistākā. Un tieši tāpēc ir šie te 2 S, jā. Bet pārējiem vārdiem, jā, kur šī te sakne nesākas ar S, jā, tur ir tikai viens S, jā, vislabākie, jā, bet tikai vienā vārdā, jā, vislabākie draugi un visīsākā nakts. Bet šajā gadījumā mums ir 2 S, jo viens S pieder šī te viss, otrs S pieder skaistākā. Jā. Nu, vienkārši kā piemērs, ja, tad visbagātākie cilvēki nevienmēr ir vislaimīgākie. Ja? Tad rakstām vienu vārdu un ar šo te viss. Jā, par šo te eglīts, jā, un tad es saprotu, ka tiešām nav eglītis, bet ir eglīts, jā. Jo būtībā pareizi, nu, ko nozīmē pareizi, vai ne, tad nu, tā kā pēc morfoloģijas noteikti būtu jābūt eglītis, jā, uzvārdām eglītis, līdz ar to atbilstoši eglītim, jā, bet es saprotu, ka laikam arī savulaik arī ir kaut kādas šī te kļūdas arī notikuši arī uzvārdu ziņā, jā, un tad, ja ir šāda forma eglīts, ja tiešām ir eglīts, nevis eglītis, tad būtībā sanāk, jā, ka ir jāloka kā pirmās deklinācijas vārds, lai gan, nu, tu visā pašā saknē liekas nepareiz šajā uzvārdā, jā. Jo būtu jābūt eglītis, jā, līdz to būtu eglītim. Tā, tas par vispārāko pakāpi.
kopā vai šķirti. Par šo arī es manīju, ka arī par to stāstīju iepriekšējā nodarbībā Tildes speciāliste. Bet es domāju, ka šis nekad nav par daudz, un šo noteikti vajag arī biežāk atkārtot, lai tas mums tā kā atmiņā kaut kur nosēstos. Tā kā man pašai ir redzes atmiņas, arī citiem saka vienkārši šis laikam tā kā tā ar acīm vienkārši ir jānobildē un jāatceras, kas ir tās vārdu daļas, kurām šis rakstās kopā, un kas ir tie, kur mums ir jāraksta šķiet, tad atsevišķi kā 2 vārdi, ja? Tad kopā mēs rakstām tos vārdus, kas sākas ar ik viens, ik katrs un jebkurā locījumā tas viss, jā, ikvienam un tam līdzīgi. Tāpat arī to, kas sākas ar jeb, jā, jebkurš, jebkas, jā. To, kas beidzas ar pat, tāpat, turpat, tikpat, tepat un tā tālāk. Arī par pulksteņa laiku, tad 5:30, 6:30 un tā tālāk, jā. Tas viss būs kā viens vārds. Šķirti jāraksta, es domāju, ka šo no skolas laikiem visi atcerās, ja kauj, tad beidz, jā, respektīvi, ja ir kaut kas ar kaut, jā, vārdu kaut, tad to mēs rakstām atsevišķi, tie 2 vārdi, kaut kur, kaut kas un tā tālāk. Tāpat arī ar diez un diezin, diez kas, diezin kas, diezin kur un tā tālāk. Tāpat arī ar nez un nezin un arī ar it, jā, it kā, jā. Piemēram, tiksimies tepat 2:30, tad gan tepat, gan 2:30 mēs rakstām kā vienu vārdu, bet šeit ir kā piemērs ar tiem vārdiem, kurus mēs rakstām šķirti. It kā jau viņš kaut ko saprata. Ja? Un šis te saiklis par to arī iepriekš nodarbībā stāstīja, un tas arī katru gadu, vai gandrīz katru gadu ir arī diktātā, kā mēs rakstām šo te saikli, jā, tad patiesībā kopā ir 4 vārdi, jā, ne tik vien, bet arī, jā, tad mēs ne tik vien mācāmies, bet arī atpūšamies. Jā, mēs vēl par uzvārdiem paturpināsim, es vienkārši čatā skatos, kas te ir, jā, tieši tā Garda, jā, tad, ja tas ir Jānis Garda, tad mēs Jānim Gardam, un Ilzei vai Annai Gardai, tieši tā. Jā, par labu nakti, jā, tā kā visam cita tēma. Jā, man šķiet, ka bija 2 varianti pieļaujami, vai nu kopā viens vārds ar labu nakti, vai otrs variants ar labu nakti. Jā, par šo tad ne par ko un ne par ko. Es kā reiz, kā reiz pārmetīs, ka es saku, jā, par šo ne par ko es tieši izņēmu no šīs te prezentācijas ārā. Bet tad, ja mēs runājam par to, par ko mēs domājam, ka mēs ne par ko nedomājam, tad tie ir 3 atsevišķi vārdi. Bet ja es nekādā gadījumā nekur neiešu, ja, tad es ne par ko neiešu, ja, un tad tas būs viens vārds, tieši tā kā jūs arī rakstāt, ja, tieši tā. Tā, tas par kopā vai šķirti. Tālāk, tā vai šitā, jā, tad par vārdiem, kur būtībā abi vārdi ir abi vārdi būtībā ir pareizi, un šāda vārda latviešu valodā ir jautājums tikai, ko tas nozīmē un kad mēs šos vārdus lietojam un kādā kontekstā, jā. Tātad par jutīgs un jūtīgs. Tātad, ja mēs runājam par jūtām, par emocijām, tad tas ir jūtīgs ar garumzīmi. Tad kā piemērus, ja, tad ir jutīgi zobi, ir jutīga āda, kas vēl var būt jutīgs, ja, bet ja mēs runājam par emocijām, par sajūtu, par izjūtām mūsu, ja, tad tas ir jūtīgs, ja, bērns ir jūtīgs. Varbūt var mēģināt vienmēr, ja par šo te šaubas, par jutīgs vai jūtīgs, mēģināt šo te nomainīt uz emocionāls, vai tas derētu. Emocionāls bērndošana, ka der, bet emocionāli zobi diez vai, jā, tā tad te runa par jušanu, jā, nevis par jūtām, jā, tad ir jutīgi zobi, bet ir jūtīgs bērns. Nākamais un nākošais, jā, nu mēs ļoti bieži dzirdam šo nākošais, tur, kur patiesībā būtu jābūt nākamais.
Jo nākošais, tas ir divdabis, būtībā tas nozīmē nākošs ir tas, kurš nāk, kurš fiziski nāk. Jā, bet gads, nedēļa un kaut kādi notikumi, tie ir nākamie. Jā, tad nākamajā gadā, bet pretim nākošie cilvēki. Tālāk adaptēt un adoptēt. Šobrīd man ir aktuāla tēma adaptācija, bērnu dārzs un tam līdzīgi, un es ļoti bieži redzu kļūdu. Ļoti bieži cilvēki domājot par adaptāciju un par adaptēšanos rakstā un runā par adoptēšanu. Ja? Neatdosim savus bērnus adopcijai, ja? Mēs viņus vienkārši tikai adaptējam dārziņā. Ja? Tad adaptēt ir pielāgot un ne tikai bērni adaptējas un pielāgojas, un ne tikai cilvēki. Ja? Mēs arī dažādus tekstus adaptējam, mēs adaptējam pasakas, kā piemēram ir dažādas šo te slaveno brāļu Grimu pasaku adapcijas, ja? Ir dažādi šīs te versijas, ja? Mēs adaptējam, bet adoptēt tas jau ir nopietni, ja? Tas jau ir pieņemt oficiāli bērnu, ja? Tad adaptēt pasaku, ja? Bet adoptēt bāreni, ja? Tā tad likumiski tad kļūt par vecāku. Ja? Tā kā šo lūdzu iegaumēm un paturam prātā. Tālāk par saikļiem jeb un vai. Tos nevar lietot sinonīmiski. Jeb nav tas pats, kas vai. Ja? Es domāju tieši tāpēc, ka mūsu apkārtējās valodās šādi šķīrumi nav, tāpēc arī mēs to gribam tā kā pazaudēt, bet šis ir kaut kas diezgan unikāls starp tām valodām, ko tas zinu es, ja? Nav šādu divu atsevišķu saikļu, jeb un vai. Bet atceramies, ka tie tomēr dažādi saikļi ar dažādām niansēm. Tad saikli vai mēs lietojam starp dažādām lietām, saikli jeb mēs lietosim tātad, piemēram, starp diviem vārdiem, kas nosauc to vienu un to pašu lietu, respektīvi tas būtu starp sinonīmiem. Jā, tad es varu teikt ātrs jeb strauji, vai arī es parasti kā piemēru saku telefons jeb tālrunis. Jā. Tā pati lieta, es tikai nosaucu divos dažādos vārdos. Bet ātrs vai lēns, jā, tad tās ir pilnīgi dažādas lietas. Tie nav sinonīmi. Jā. Šajā gadījumā tās ir pretējas lietas. Jā. Nav obligāti jābūt pretējām lietām, bet dažādām lietām vai un tā līdz ar to tad mēs lietojam vai. Jā, tad šeit būs sinonīmi, ātrs jeb strauji. Šeit mēs kaut kādas dažādas lietas uzskaitām. Jā, ātrs vai lēns. Kā un kad, jā, šo ļoti bieži man šeit ir īpaši runājot, cilvēki jauc, jā, bet jāatceras, ka kad, ja mēs runājam par kad, mēs runājam par laiku. Jā. Tad es zinu, ka nāksi, es zinu vienkārši pašu šo te faktu, ka tu nāksi, bet es nezinu, kad nāksi, tad es nezinu laiku, kad tu nāksi. Ja? Tad šī ir tā atšķirība. Ja? Pat kad mēs runājam, tad runājot par laiku. Tālāk atzīt un atzīt, jā, parasti runājam par to kļūdu kontekstā, jā, vai kāds atzīst kļūdas. Un tad šajā, ja mēs runājam par kļūdām, par kļūdu atzīšanu vai par savas vainas atzīšanu, tad šis te vārds atzīt. Ja? Tad negrib atzīt kļūdas, bet atzīt, tad ja mēs runājam par dzīšanu, ja? Tad negrib atzīt lopus. Par augsts, un jā, šeit atkal šī nebalsīgā es dēļ mēs īsti nespējam saklausīt, vai tur ir g, vai tur ir k, tāpēc atkal mums jāpadomā patiesībā no kāda vārda tas ir veidots, ar ko tas ir saistīts, kādi ir radniecīgi vārdi. Jā, tad augsts noteikti ir tas, kurš ir izaudzis. Auga, izauga un kļuva augsts. Jā. Līdz ar to, redzaties, pasaku pagātnē auga, tad es ļoti labi dzirdu, ka tur ir g burts, jā, un augšana ar augsts ir saistīti. Bet par šo te augsts reizēm es saku, kā atcerēties, ka ir augsts, ja, kas tāds jāraksta ar k,
Saka, ja tev ir tik augsta, vienkārši klāp zobi un saki, tu pat neko citu pateikt, ka nemaz nevari, ja, jo tev klāp zobi, ja, un tad tas ir augsts ar k. Tad augstas prasības un atceramies, ka arī izglītība mums ir augstākā, ja, ļoti augstā un visaugstākā, ja, bet ar augstumu tur nav nekādas saistības, ja, tad izglītība mums ir visaugstākā un augstākā un prasības ir augstas, bet ir augstas kājas, augsts saldējums un augsta kafija. Tālāk pastāvīgs un patstāvīgs arī ļoti bieži jūg, un atkal ir jādomā, vai mēs runājam par to, kas notiek vai atkārtojas pastāvīgi, nozīmē visu laiku, pastāvīgi visu laiku, vai arī ir tas, kurš pats stāv, respektīvi, tas ir pastāvīgs, ja, pats spēj nostāvēt, ja. Un tad klienti, parasti mēs runājam par pastāvīgajiem klientiem, kas pie mums atgriežas nepārtraukti visu laiku un regulāri. Jā, tad tie ir pastāvīgie klienti. Bet sieviete ir patstāvīga, tad viņa pati par sevi var pastāvēt, jā, un tad viņa līdz ar to ir patstāvīga. Ja, jo viņa pati stāv. Tā, cik te kaut kas daudz sarakstīts, jā, zvanīt pa tālruni vai uz tālruni. Man šķiet, ka pat šo vēl strīdas valodnieki, jā, vai zvana pa tālruni vai uz tālruni. Es laikam pati izvēlētos uz tālruni, bet man šķiet, ka tur nav tik viennozīmīgi, un man šķiet, ka to īsti nevar. Varbūt nav tāds šis te nošķīrums. Jā, par Andreju Upīti. Jā, tā ir laba piebilde, jā, par šo Andreju Upīti. Jā, tieši tā, jo mēs arī sakām, tikko es arī pateicu par Andreju Upīti, jā, lai gan būtībā, ja viņš ir upīts, būtu jāsaka upītu, vai ne, jo ir galotnes nevis is. Tā kā, jā, tas tiešām ir labs piemērs un papildinājums tam, ko iepriekš teica par eglītes, laikam bija minēts, jā, ka, jā, tas tiešām ir interesanti, par to būtu varbūt vairāk jāpainteresēs. Nu, pieļaut, tas ir tā kā izņēmums, jā, kad nominatīvā ir bez šīs te ibuta, bet tālāk tomēr loka kā parastu otrās deklinācijas vārdu. Jā, būtībā vecāki ir daudzskaitlnieks, jā. Jālūdzās, man šķiet, man nebija tāda piemēra jālūdzās, jā, jo būtu jālūdzas tieši tā, jā. Nē, noteikti nebija, man par lūkšanas man noteikti nekā nebija, varbūt tur bija kāds cits vārds, neatceros. Bija jāmazgā, bija jāraksta, es neatceros, kas bija vēl. Tā kā, nē, bet ir jālūdzas, jā, man šeit, ka man nebija šāda piemēra. Pie durvīm vai pazvanīt pie durvīm, jā, par zvanu pie durvīm, jā. Nu, jā, būtībā saka, ja mēs par telefonu, tad vajag piezvanīt pa telefonu, ja zvana ar zvaniņu, tad tas ir pazvanīt, jā. Bet par durvīm, jā, labs jautājums, vai mēs zvanām ar zvaniņu pie durvīm, jā. Tā, jā, te jau sākas arī diskusijas jau, jā. Man ir grūti izsakot šīm diskusijām līdzi, nenoejot no sava kursa uzņemtā. Tā. Tālāk te es vienkārši saliku vārdus, kurus varbūt grūti man bija sagrupēt un ielikt kādā no šīm iepriekšējiem šīm te slaidiem un šīm te grupām. Vienkārši par vārdiem, kur bieži es redzu, ka ir kļūdas, bet varbūt ir grūti kaut kā sagrupēt un pateikt, kur tad būtu šim vārdam jābūt. Tas ir vārds istaba, tad šeit nav priedēkļa, jā, šeit mums nav jāmēģina atrast priedēklis iz, jā, šeit tāda nav, jā, tā ir istaba. Tikko, jā, šeit arī mēs īsti nedzirdam, ka jābūt ir diviem k, tūlīt. Jā, šo garumu zīmi mēs arī varbūt nevienmēr dzirdam, varbūt nevienmēr mēs arī to izrunājam. Vārds lente, par šo vārdu es laikam esmu tik daudz runājusi un strīdējusies kā ne par vienu citu vārdu,
Jo man šķiet, ka šis ir vārds, kuru nepareizo versiju mēs redzam daudz biežāk nekā pareizo. Man vienmēr interesē pieiet pie kādām lentītēm veikalā un paskatīties, kā tad viņi ir uzrakstījuši šo te vārdu. Un teikšu, ka 70% gadījumu tur nav burta šajās te cenuzīmēs vai tam līdzīgi, ja? Bet jā, tā ir lente. Ja, jo vēl kā mēs varam pārbaudīt, kā mēs sakām pamazināmajā formā, ja tā ir maza, tā ir lentīte, un tieši 5. deklinācijas vārdus, ja tieši tiem mēs liekam klāt šo te īte, ja, lente, lentīte. Ja. Vārds tagad, ja, atkal varbūt mēs tur īsti to d nedzirdam, ja, bet tur ir jābūt d beigās, tagad. Tāpat arī darbības vārds mēģināt, jā, tad mēģinājums, tad viss, kas ir ar šo te mēģināt saistīts, jā, šeit ir garais tur nav divskaņa, jā. Gulta, tāpat arī kuldīga, jā, šī te L dēļ reizēm gribas pavilkt garāku šo te patskani, jā, bet šeit ir īsais U, jā, tad ir gulta un ir kuldīga. Nav. Jā, nu tieši tā dzirdam kā au, jā, bet šeit ir jāraksta v, jā, tā tad nav. Jā. Atvilkne, jā, šis t ļoti bieži pazūd, jā, tad tā atvilkt ne, jā. Kafejnīca, teorētiski mēs ļoti bieži šo vārdu redzam uz katra stūra, bet bieži vien šeit iemaldās nepareizais būs, jā, tad atceramies teikt kafejnīca. Vajag, jā, tad kā ar vaigiem tur nav nekas saistīts, jā, tas ir vajag, jā. Šo ņemam vērā, ja šo es ļoti bieži redzu, kā nepareizi raksta. Viņš pārdod, šī kļūda varbūt nav ļoti bieži, bet esmu pamanījusi, jā, tātad, ka īsti nesadzird šo te d, jo tad nenoteiks, protams, ir pārdot, ko darīt, pārdot, jā, bet ko viņš dara, viņš pārdod. Tad tagad ne, šeit ir d, tāpat kā viņš dod, viņš iedod, tāpat arī viņš pārdod. Diezgan. Pirmkārt, tas ir viens vārds, jā, mēs to rakstām kopā, jā, un tur ir z. Tālāk, viņš cep, jā, tad trešā persona, tur nav j beigās, jā, tad viņš cep, un es cepu, jā, un tu cep, un tur nav j burta. Un viņš zina, jā, nu tas vienkārši ir jāpatur prātā un jāatceras, jā, tad, kad trešā personā, tad viņš zina, jā, tad šis te a arī beigās. Vesels. Jā, šī te platā dēļ reizēm izklausās, ka tur patiesībā ir a, bet tā nav. Jo atkal paskatāmies saistītus vārdus, kas arī ar šo te sakni ir, kā piemēram veselība, un vārdā veselība mēs ļoti skaidri dzirdam šo te sakni vesel. Jā. Un tāpat arī līdz ar to vārdā vesels mums ir jāraksta abi burti. Jā. Tā kā pirmkārt, tie ir divi vārdi, jā, un otrkārt šeit ir garumzīme, jā, lai beigās nesnāk mums taka un taciņa, bet tas ir tā kā. Un spļaut, jā, tur ir s burts, jā, nevis š. Tā atkal kaut kas ļoti daudz ir šādā, es nezinu, vai es spēšu to visu izlasīt. Jā, ieraksts būs pieejams, Luīze. Kā vai nekā, jā, arī kā atkal tieši izņēma no prezentācijas salīdzinājumus. Tātad, ja tas ir pozitīvs salīdzinājums, jā, ja es saku, ka tu esi skaistāka, tad mēs sakam nekā, jā, neskaistāka nekā viņa, jā. Tas ir noliegums, jā, tu neesi sliktāka kā viņa, jā. Tad, ja noliegums, tad būs kā. Tā pozitīvajā. Ja tu esi, pieņemsim, jā, būs nekā, ja negatīvi, tā kā noliegums, neesi, būs kā. Ja? Nu, par to vairāk un mazāk tieši pats, jā, tad man ir vairāk nekā tev, man ir mazāk nekā tev, bet man nav vairāk kā tev un man nav mazāk kā tev. Jā? Ne vairāk kā. Jā, vairāk nekā, ne vairāk kā, ne vairāk kā, tas atkal ir drusku cits. Ok, tā, tālāk svešvārdi.
tieši ar OK iesauku svešvārdu sadaļu. Jā, par svešvārdiem, te būtībā arī laikam neko vairāk kā vienkārši iegaumēt ir arī grūti pateikt, jā, jo katram vārdam skatīties, no kāda vārda tas ir cēlies, vai tas mums īpaši palīdzēs, diez vai. Sintezators, jā, tad šeit ir tas burts, kas brīžiem grib kaut kā par kādu citu burtu kļūt, jā. Maratons, un atkal droši vien tas ir citu valodu ietekmē, un tā kā šobrīd mums ir ne tikai skriešanas maratons, tad citu mums arī brīvdienās bija maratons, bet tagad ir dažādi tīrēšanas maratoni un pašizaugsmes un pašiedvesmas, un šie te visi maratoni un ļoti daudzi šie te ietekmētāji, influenceri par to runā, un tieši tāpēc man arī pamanījies, jā, ka šeit krievlodas ietekmē, tad šeit tā kā cits burts sāk parādīties, jā, bet latviski tas ir maratons, jā. Tālāk mūsu nabaga apģērba gabalām kombinezonām ir diezgan grūti, jo visādi tiek dēvēts, jā, bet atceramies, ka tas ir kombinezons, jā, kombinezons. Un sandalis. Jā, ar sandalēm arī iet grūti, jo ļoti daudz no mums izrunā šo vārdu kā zandalis pirmkārt, jā, tad mēs šo te ziburtu sakām, un te arī kaut kā tas burts bieži vien kļūst par jā, bet ir jāraksta sandalis. Tas, kā mēs izrunājam, droši vien tas paliek mūsu ziņā, jā, tur varbūt, ka vēl var variēt, jā, bet pareizi ir jāraksta sandales. Kēks, jā, tātad kēksam garumzīme bieži vien pazūd, jā, tas ir kēks, bieži vien būs sakām keks, bet patiesībā būtu jāsaka kēks. Savukārt, albums toties, te atkal mums tieši ir īsais pārskanis, jā, ir albums. Baterija, šeit arī tie pārskaņi reizēm mēdz jukt, jā, bet tā ir baterija. Vārds tolete man personīgi ir tas, ka es vispār to uztveru kā tādu lakmusa papīrīti, kā tādu mazo IQ testu, ja es redzu, vai cilvēks prot uzrakstīt vārdu tolet vai neprot, ja? Tā kā, manuprāt, šis ir ļoti, ļoti svarīgs vārds, kas tomēr būtu jāprot pareizi uzrakstīt. Un atceramies, jā, ka tā nav nekāda mūsu atteja, tas ir smalks franču vārds, kuru mēs tikpat smalki arī izrunājam. Jā, tā ir toalet, jā, tā ir toalete, jā, tad UA, jā, tāds varbūt neraksturīgs patskaņu savienojums, jā, bet tad atceramies, ka šeit ir jābūt U un A, jā. Vakums, man šķiet, ka tas ir vienīgais vārds, svešvārds, kur ir 2 U blakus, jā, tā kā šo arī vajag iegaumēt, jā, ka ir 2 U. Abonements, jā, šeit arī dažādas variācijas parādās, jā, ir aplaudēt, jā, šeit mums tā kā ir jāaplaudēt, jā, ar vienu P. Želatīns. Te mums gribās kaut ko lieku ierakstīt tajā vārdā, ja, bet ir želatīns. Vēl arī pēdējā laikā esam pamanījusi, jā, par vārdu sortiments. Jā, tad latviski mums šis vārds ir sortiments. Jā. Pirmais būs ģerbonis. Jā, varbūt gribas izrunāt gari, bet tad jāraksta ir ar īso ģerbonis. Kokteilis, jā, šis te izrunas dēļ, tur reizēm šķiet, ka varbūt tur ir vienkārši garais patskanis, jā, bet te ir divskanis ei, jā, jo tas ir no angļu kokteili, jā, tad gaļa aste, jā, tad teili, jā, un tieši kā arī izrunājam, mēs arī parasti cenšamies šos te svešvārdus rakstīt tā, kā tie oriģināli tiek izrunāti, kā tur šī te teili, jā, un tāpēc mēs rakstām teilis, jā, kokteilis. Pat maģistrantūra, jā, šis arī jāņem vērā, ir īpaši, ja jūs paši mācāties maģistrantūrā vai esat savulaik mācījušies maģistrantūrā un jums ir maģistra grāds, neaizmirstam lūdzu šeit N burtu, jā, tā ir maģistrantūra, jā, tad, ja mēs runājam par augstāko izglītību, tā ir maģistrantūra. Folija, tad tas ir tiem, kas varbūt vairāk virtuvē darbojas, konditorijā, jā, tad atceramies, tā ir folija,
Tad tā ir viņa, tā, jā, un ir viens L-burts. Tāpat arī bieži vien problēmas sagādā dažādi ārsti, dažādas ārstu šīs specializācijas, kā tad pareizi rakstīt, jā, un tad viens no šiem, ko redzu bieži kļūda, tas ir ginekologs, jā, pirmkārt tas ir G, jā, un otrkārt šeit ir O-burts. Un te arī diezgan daudz šie te vārdi, kur ir jāraksta O-burts. Man pat gribētos tā subjektīvi teikt, ja jūs dzirdat, vai jums ir jāraksta kāds svešvārds, un jums ir tā kā jāizšķiras un īsti nevar saprast, tur ir A vai O, drīzāk tur būs O, nevis A. Ja? Tad ir ginekologs, saksofons, alkohols, gastronomija, tāpat arī patoloģija, ja? Un vēl par šīm te specializācijām runājot, ja? Arī rehabilitologs, tā ir tiešām sarežģīta specializācija, un arī sarežģīti tiek rakstīts šis te nosaukums vai vārds, ja? Tad rehabilitologs, ja? Jo rehabilitēt, līdz ar to rehabilitologs, ja? Absolūti, un atkal šī nebalsīgā S dēļ, mēs varbūt dzirdam tur bet šeit atkal ir jāsaprot, ka te mēs nerunājam par to, ko es sākumā stāstīju par priedēkļiem, tas attiecas uz latviešu cilmes vārdiem, ja? Absolūti, šeit nav nekāda sakara ar solīšanu vai tam līdzīgi, ja? Tas ir svešvārds, ja? Un līdz ar to mēs skatāmies pēc tā, kā tas tiek rakstīts oriģinālajā valodā, ja? Tātad absolūti. Šeit ir jābūt burtam. Atkal čatā ļoti daudz ziņu, būt vai nebūt, kāds ir jautājums, Rasols vai Rosals. Jā, jaunākajā vārnīcā un tad valodnieki ir palikuši un stingri turās pie tā, ka tas ir Rasols. Teikšu tā, man pašai nav viegli. Es ļoti cenšos teikt Rasols, bet man ne īpaši varbūt labi tas vienmēr sanāk. Man tā kā vairāk pašai viltu šo te Rosola virzienā, jā, bet es tomēr cenšos teikt pareizi Rasols, jā, jo šobrīd tad ir pieņemts, jā, ka ir Rasols. Gels vai gels? Tā, labs jautājums. Man šķiet, ka pārbaudīsim, paskatīsim, parādīšu, ko pārbaudīt un paskatīsimies kopā par gels vai gels. Jā, protams, ekonomika, jā, tieši tā. Es esmu redzējusi pieteikumu uz ekonomikas fakultāti, kur cilvēks nemāk šo te ekonomikas fakultāti pareizi uzrakstīt, jā. Tā kā esam uzmanīgi, jā, tīpaši vārdi, kas skar mūsu pašus, kas ir saistīti ar to, ko mēs darām. Protams, ka ir būtiski to mācēt pareizi uzrakstīt. Jā, tātad tas bija par šo te vārdu pareizrakstību, un, kā es teicu, nedaudz gribu arī par interpunkciju, bet pavisam tiešām nedaudz, jo šī ir tiešām kļūda, kas ir ļoti bieži, nu tiešām ļoti bieži. Un tātad, jā, pa kreisi un pa labi, jā, variants, jā, atšķirība ir ļoti maza, viens mazs punktiņš, bet patiesībā šis viens mazais punktiņš ļoti daudz ko maina, jā. Tātad šis te pa kreisi man ir jālasa, un tas to arī nozīmē, ka tie ir 90 gadi, bet šeit labajā pusē tas ir kādas skaitļa vārds, un tie ir 90 gadi, respektīvi, iespējams, es runāju par 20. gadsimta 90. gadiem. Līdz ar to, ja mēs runājam par savu vecumu vai par savu bērnu vecumu, nav būtiski, vai pat kaut kādu laika periodu, cik gadus es kaut ko daru vai kaut ko dzīvoju, tad, protams, ka mēs izmantojam šo versiju, šo variantu, kas ir pa kreisi, bez punkta, kas ir pamata skaitļa vārds. Cik? Tad jāatbildam uz jautājumu, cik? Jā, mēs punktu neliekam. Jā, tad man ir 20 gadi, 25 gadi, 30 gadi, un es jau 7 gadus dzīvoju Rīgā un tam līdzīgi. Jā, tad šajās gadījumos mēs punktu neliekam. Jā, bet ja tas ir pirmais gads Rīgā, jā, vai tā ir 2. klase, vai arī, kā šeit ir 90 gadi, tas ir kāta skaitļa vārds,
pēc kura mēs liekam punktu. Jā. Šis ir ļoti, ļoti būtiski, jā, jo es ļoti daudz un bieži redzu, kā cilvēki rakstot savu vecumu, pēc šī skaitļa vārda liek punktu. Jo tad atcerāmies, ka šie pamata skaitļa vārdi atbild uz jautājumu cik. Ja mēs jautājam, cik tev ir gadu, tad mums jāatbild uz šo pamata skaitļa vārdu. Jā, 2, 5, 8 un 90 gadi. Bet, ja mēs runājam par kārtas skaitļa vārdiem, tad tas ir jautājums par to, tas ir kurš vai kuri vai kuras. Līdz ar to, ja tad tas ir kārtas skaitļa vārds, 90. gads, jā, tie ir 90. gadi, tas ir 5. gads un tam līdzīgi. Jā, tad abi šie varianti ir jautājums, ko katrs no tiem nozīmē. Jā, vai mēs runājam par 90 gadiem, vai mēs runājam par 90. gadiem. Bet, ja mēs runājam par romiešu cipariem, tad tie iepriekš bija arābu cipari, tagad ir romiešu cipari, tad tur gan mums ir tikai viens variants. Jā? Pat ja mēs runājam par to, kurš pēc kārtas tas ir, jā, mēs punktu neliekam pēc romiešu cipariem. Vēl, kur mums bieži ir problēma ar šo te saīsināto, šo te īso datuma pierakstu, ka mēs aizmirstam ielikt punktu aiz gada. Bet atkal atgriežamies atpakaļ pie šī te pirmā, ko es teicu, ka tie ir 90. gadi, kur tas ir kārtas skaitļa vārds. Un šeit arī, jo, ja mēs runājam par datumu, jā, šie visi ir kārtas skaitļa vārdi, jo tas ir 11. datums, tas ir 7. mēnesis un tas ir 2015. gads. Tieši tāpēc arī pēc gada ir jābūt punktam. Jā, tad mums ir jābūt kopā šajā datumā 3 punktiem. Tālāk ir par laika pierakstu. Jā. Tad latviski mums, rakstot latviski, laiku mēs pierakstām liekot punktu starp stundām un minūtēm. Jā. Tad mēs liekam šeit punktu, nevis kādu citu pieturzīmi. Ok, tā. Tālāk par komatu, par lūdzu un par komatu. Tad lūdzu ir tāds nedaudz viltīgs, jo ir situācijas un konstrukcijas, pēc kurām, respektīvi, jā, tad lūdzu ir jāliek komatos un savukārt citā konstrukcijā lūdzu nav jāliek komatos. Un kā tad saprast, kad mums lūdzu ir jāliek komatos un kad nav jāliek komatos? Tātad, ja lūdzu ir kā izaugsmes vārds un pēc lūdzu vēl seko pavēles izteiksme, tad mēs lūdzu liekam komatus. Šajā gadījumā lūdzu teikuma sākumā, tāpēc tikai pēc lūdzu mēs liekam komatu. Ja teikums būtu sācies jau agrāk un lūdzu būtu teikuma vidū, tad lūdzu būtu komatos no abām pusēm. Tā kā redzat, jā, tad rakstiet, tā ir pavēles izteiksme. Līdz ar to lūdzu, komats, rakstiet pareizi. Bet, ja es šo lūgumu izsaku citādi, piemēram, lūdzu rakstīt pareizi, vai arī lūdzu jūsu palīdzību, un ja šeit mēs domās varam pielikt teikuma priekšmetu, tad būtībā sanāk tā, ka es, kurš gan šeit ir ietvērtais teikuma priekšmets un šeit neparādās, vienkārši mēs savās domās viņu to pievienojam. Tad ir teikuma priekšmets, un šajā gadījumā lūdzu ir izteicējs, un pēc tam mums sako papildinātais, ko es lūdzu darīt. Es lūdzu rakstīt, vai arī es lūdzu palīdzību. Tā kā šī ir tā atšķirība. Jā? Tad, ja šeit pēc lūdzu mums seko pavēles izteiksme, lūdzu liekam komatos. Ja lūdzu mums ir kā izteicējs, ka es kaut ko lūdzu jums darīt, vai arī mēs lūdzam kaut ko darīt, jā, tad tādā gadījumā lūdzu komatos nav jāliek. Jā, tad lūdzu rakstīt pareizi, vai arī lūdzu jūsu palīdzību. Tā, labi. Tā, vēl joprojām es redzu, ka notiek strīdi par Rosolu un Rasolu. Ok, pēc tā laikam nekādīgi, jā, nevienās viesībās un arī nevienā lekcijā par valodas jautājumiem, jā, bez Rosola mēs nevaram iztikt. Tā, jā, nu lūk,
Kā jau es teicu, un kā es arī pierādīju dzīvē, ja, visas atbildes uz jautājumiem es nezinu, un es domāju, ka mēs neviens nespējam īsti visu zināt no galvas, bet jautājums, ko tad meklēt šīs te atbildes uz jautājumiem. Te es nedaudz padalījos ar savu grāmatplaukta saturu, kas ir tas, ko es izmantoju, it īpaši, kad es tulkoju vai kad rediģēju tekstus. Kad tulko un kad tu vēl zini, ka pēc tevis vēl nāks redaktors, tad ir tā drusku vai nedaudz mierīgāk, jā, bet ja tu jūti, ka tu esi pēdējā instance un ka pēc tevis šis teksts tiks publicēts, tad, protams, ka atbildība daudz lielāka un ir jāmeklē katrs komats un katra šī te šaubīgā pareizrakstības vieta un viss ir jāpārbauda. It īpaši skolēniem ļoti noderīga šī grāmata Palīdzi māsiņa. Šobrīd gan šādā izskatā un nosaukumā nav pieejama, bet pēc autoras var atrast šobrīd sauc nedaudz citādāk. Neatceros, kā to grāmatu šobrīd sauc, bet ir tādos tumši zilos vākos, bet pēc autoras to, ja pirmā gadījumā var atrast, jo pārdošanā ir, tikai nav vairs ar šādu nosaukumu. Tāpat ir arī vairākas pareizrakstības un pareizrunas. Šajā gadījumā tā ir pareizrunas un pareizrakstības rokas grāmata, ir arī pareizrunas vārnīca, kas ir daudz lielāka par šo te mazo zaļo. Tāpat arī ir vēl viena šīs pašas autoras Rūtas Kolužas grāmata, tā vai grāmatiņa vai brošūra diezgan neliela, tā vai šitā. Neesmu droša, vai vēl joprojām ir tirdzniecībā, pilnīgi iespējams, ka vairs nav. Bet arī man ļoti, ļoti patīk ik pa laikam tajā ieskatīties. Un tālāk jau, protams, ir tādas nopietnākas grāmatas, svarīgākas gan svara ziņā, gan arī zināšanas un šī veids, kā tas ir rakstīts. Šī ir tad akadēmiskā latviešu valodas gramatika, liela, smaga un arī sarežģīta. Pieļauju, ka varbūt parastam ikdienas valodas lietotājiem varbūt nav nepieciešama. Bet tiem, kas strādā ar tekstiem, noteikti ir vērts, ka šāda nopietnā grāmatā plauktā stāv, jo tur tiešām arī var daudz ko atrast. Un tiklīdz ir kādas neskaidrības un problēmas ar pieturzīmēm, tā noteikti es vedu vaļā Ainas Blinkenes latviešu interpunkciju un mēģinu piemeklēt kādu tuvāko piemēru, kāds ir tajā grāmatā dots, un mēģinu saprast, uz kuru no tiem attiecas mans problemātiskais teikums, kurā es tajā brīdī mēģinu salikt pieturzīmes. Tās ir drukātās grāmatas. Ja mēs runājam par tiešsaistes resursiem, tad noteikti iesaku izmantot tezels.lv. Tur ir vairākas vārnīcas. Es pārsvarā izmantoju mūsdienu latviešu valodas vārnīcu, kas ir jaunāka. Tur arī dažādi piemēri tiek doti. Bet ir arī latviešu literārās valodas vārnīca, kur ir daudz vairāk šķirkļu. Tā gan ir veca vēl kopš padomju laikiem. Tā kā varbūt kaut kas arī ir novecojis, bet ir īpaši vajag arī kādus senākus vārdus, kādus historismus atrast, noteikti arī to vārnīcu var izmantot. Un tā kā varbūt kāds var tagad paskatīties šajā te tezaurā par šo te gels vai gēls, ja, kā tad ir pareizi jāraksta, gels vai gēls, ja. Jo šī vārnīca arī tad, ja jūs neprecīzi uzrakstīsiet, parasti jums piedāvās, varbūt jūs tomēr gribējāt šo vārdu rakstīt. Arī tas līdz ar to ļoti labi pārbaudīt šo pareizrakstību. Un tad mēs sapratīsim, kā tad patiesībā bija jāraksta. Tāpat arī it īpaši tulkojot, es izmantoju šo skaidrojošo vārnīcu, lai precizētu kaut kādas nozīmju nianses, vai tiešām tas, kādā nozīmē šo vārdu vēlos izmantot, vai tiešām šāda nozīme pastāv, vai tā ir tikai manā galvā. Un tāpat arī citautiešiem, kas ir vismaz jau, kuriem zināšanas vismaz ir B1 līmenī, arī es jau iesaku pamazām no tulkojošajām vārnīcām pāriet uz šo te skaidrojošo vārnīcu, jo tā būs daudz precīzāka. Jo ne visus vārdus mēs varam iztulkot citās valodās.
Tālāk ir arī datu bāze, ko veidojas Latviešu valodas aģentūra, un tad mājaslapas nosaukums ir valodas konsultācijas.lv. Arī ļoti interesanta mājaslapa, kurā ieskatīties. Tur ir apkopoti populārākie vai biežāk uzdotie jautājumi par valodu. Var mēģināt meklēt. Protams, ka nevienmēr meklētājs atrod, nevienmēr ir tieši par šo jautājumu, kas interesē jūs, šī te atbilde. Bet jebkurā gadījumā ir vērts ieskatīties, reizēm vienkārši interesanti palasīt un paskatīties, kas ir šī te jaunākās atbildes, kas ir pievienotas. Un tur tiešām var daudz ko interesantu uzzināt. Tāpat arī Latviešu valodas aģentūrā strādā vairākas lingvistes, pie kurām arī var vērsties ar saviem jautājumiem, ja galīgi nekas no šī iepriekš minētā jums nav palīdzējis. Un arī šeit konsultāciju bankā neesat atraduši atbildes saviem jautājumiem, tad vienmēr ir iespēja rakstīt Latviešu valodas aģentūrai uz viņu e-pastu, zvanīt, vai arī doties klātienē ciemos. Šobrīd Latviešu valodas aģentūra ir pārcēlusies uz Vecrīgu, viņa vairs nav Laškojas ielā. Bet, jā, piezvanīt ir ļoti ērti, un arī es esmu šo izdevību vairāk kārt izmantojusi, esmu sazvanījusies, diskutējusi un mēģinājusi rast kādu šo te patiesības graudu, kā tad būtu kāds vārds, piemēram, jāraksta vai kāda konstrukcija. Vēl par to, kas ir tiešsaistē, arī tai pašai Latviešu valodas aģentūrai ir gan Facebookā, gan Instagramā ir konts. Pēdējā laikā es laikam mazāk redzu, bet vienu brīdi regulāri bija šita nedēļas jautājumi. Arī vienmēr bija ļoti interesanti palasīt, jā, kā arī tieši kā fragmentiem var redzēt, arī tieši jautājums, kā pareizi ģerbonis vai ģērbonis, jā. Un tur vienmēr šī atbilde un bieži vien arī paplašināta atbilde ar skaidrojumu. Tā kā ir vērts sekot, lai ik pa laikam jūsu ziņu plūsmā arī kaut kas par valodas pareizību, par valodas kultūru iekļūtu. Tāpat Facebook lapa ir arī Valsts valodas centram. Tur ik pa laikam arī tiek publicēti kādi termini. Tieši vakar man šķiet bija nopublicēts par to, kā rīlus latviski pareizi atveidot, kā terminoloģijas komisija kā ir pieņēmusi, kā šo te vārdu latviskot. Jā, tā kā arī ik pa laikam viņi publicē kaut ko interesantu tieši par terminiem vairāk. Skrivenek Baltika arī ir Facebook lapa, kur arī ik pa laikam ir šo te valodas jautājumu, kur arī tiek apskatīts kāds jautājums, kas ar valodu saistīts, arī diezgan plašs un izvērsts apraksts, kāpēc vajadzētu teikt tā vai citādi. Pēdējā, šī ir Facebook lapa, tā ir manis pašas pavisam jauna, vēl zīdaiņa hautiņos lapa, latviešu valoda viegli un aizraujoši, tā gan vairāk ir, mērķautori vairāk ir citautieši, bet tāpat seko arī latvieši, cilvēki ar dzimto valodu, latviešu valodu, un tā kā tur arī es mēģinu atgādināt, gan vairāk saka tiešām ir citautiešiem par to, vai pat kaut kādiem vārdiem, kurus varbūt bieži jauc cilvēki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, un tāpat ir resursi, kur mācīties latviešu valodu, ko interesantu skatīties, lai ātrāk šo valodu apgūtu un tam līdzīgi. Tā, vēl mums te ir ļoti, ļoti daudz kaut kas čatā. Jā, paldies, ka klausījāties. Tā, vai par terminiem kaut kas tāds, laikam neredzu visus tā interpunkcijas. Aha, jā, ļoti labi informācija. Jā, tad jā, interpunkcijas dāma tagad ir arī elektroniski pieejama. Ok, rekur gels, jā, tad noskaidrojam, jā, ka tas ir gels. Tā, labi, cieņa. Jā, cieņa tā. Aha, jā, rekur kāds arī ielika, jā, šo te saiti uz Rūtas Kolužas, jā, mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata tā saucas.
Aha, rekur, jā, tā vai šitā ir atrodama vietnē Soma. Redz, tā kā palasiet noteikti arī komentārus, jā, šeit arī tad dalībnieki ar ļoti labu informāciju dalās, jā. Tā tad par cieņā es saprotu, ka te jau cilvēki noskaidroja, jā, par to komatu būtībā pārsvarā valodnieks saka, ka komats nav jāliek, jā, tad cieņā Jānis Vilks, jā, un tam līdzīgi. Tā, kas vēl tad Gela mēs noskaidrojām, tā, to mēs noskaidrojām. Tik daudz vienkārši komentāru, ka es īsti nespēju izsekot līdzi. Atviskojumus. Ne, vienmēr. Jā, tad atsevišķi rakstām tie 2 vārdi. Jā, tieši tā, paldies Miķelsonai, jā, termini.gov.lv, jā, tur var meklēt. Tā, ok, paldies, ok, jā. Tā tad, jā, paldies jums par uzmanību, paldies jums par izturību.